Tas būs cilvēkiem, kas negrib rakstīt bociņā ar pildspalvu, bet grib klausīties audio ierakstu, vai ne? Nē, video ierakstu, es sapratu. Video ierakstu. Tātad. Sākam no tā gala. Gribam cept rupmaizi. Ja? Jā. Tātad sākam no tā gala, ka mums vajag ieraugu. Ar raugu mēs rupmaizi necepam. Nu, protams, var ar raugu, bet tad jums būs veikala maize. Jā, vajag pašiem savu mājas maizi un, lai zina, ka viss ir veselīgs. kā mēs uztaisīsim ieraugu? Sākam no tā gala, ka sākam ar ieraugu. Jā. Ņemam, mēs jau te visādi domājam to mēru, izdomājam apmēram 100 gramu glāzīti varētu būt tas pirmais mērs. Ņemam to glāzīti, paņemam, nopērkam, protams, pirms tam veikalā rupjos rudzu miltus, šādus. Jā. Un mums tagad tas maiziņš kaut kāds mājās stāv vai pāris pakas vismaz, jo ar vienu būs par maz. Jā. Tātad, ņemam to 100 gramu glāzīti, atrodam trauciņu ar vāciņu, vai tā ir burciņa vai plasmas trauciņš, tas vienalga. Ņemam, iegrābjam rupjos rudzu miltus, vakarā to daram, piemēram. 100 gramu glāzīti, ieberam tajā trauciņā un tādu pašu daudzumu siltu ūdentiņu. Pieliekam klāt, samaisam tādu putriņu, kāds krējums apmēram. Jā. Nākošā vakarā atkal paņemam savu glāzīti, atkal paņemam tur tādu pašu ūdentiņu, atkal tikpat daudz, un atkal tajā pašā trauciņā klāt tam iepriekšējam. Atkal samaisam, mums sanāk atkal tāds, tā masa tāda. Tāda masa sanāk jau tā kā krējums arī iepriekšējā reizē, tā jau tagad viņa tā kā biezi, tā kā iestrādājusies, krāsu maina. Trešā vakarā atkal daram to pašu. Paņemam savu glāzīti, paņemam to pašu 100 gramus ūdentiņa, piejaucam klāt iepriekšējai masai, samaisam un skatāmies, Tad visu laiku šķīdinam to. Tātad mēs viņu papildinām un Papildinām ar gaidām, lai sāk ūdeni tikai. rūgt. Nē, tāpat miltiņus, tāpat ūdentiņu. Vienmēr 3 reizes vienu un to pašu. Sapratu. Un visu laiku vienā trauciņā, klāt pie tā iepriekšējā. Jā. Tātad vienu porciju pie otras liekam, Jā, tieši labi, tā. 3 dienas. Jā, 3 dienas. Un tagad tajā 3. dienā jau tas saturs drusku var redzēt mainījies. Viņš tā kā sāk rūgt un krāsu maina. Milti vairs nav pelēki, bet jau tādi brūni, tādi gaiši, bēšīgā krāsā. Tā masa. Nu, samaisam un atstājam visu laiku viņu siltā vietā katru dienu, lai viņš mums tur kaut kur virtuvē stāv, tas trauciņš. Nu, pēc tās 3. dienas, es domāju, uzreiz jau nebūs, bet nākamajā tajā 4. dienā pasamaisam un skatāmies, kādā kasta tur ir. Varētu būt, ka viņš jau kaut ko ir sācis darīt, ir atkarīgs no temperatūras, cik ir silta virtuve. Ja siltāka virtuve, tad viņš ātrāk mums sāk to darīt, ja ir augstāka, tad viņi lēnām, bet tāpat būs. Tātad pasmaržojam to trauku 4. dienas vakarā. Nu, smaržo pēc skābuma, vai ne? Kaut kādi burbuļi ir. Nu, tad jau būs tas ieraugs gatavs. Un tagad domājam, vai šodien ir tāda diena, ka es varētu gribēt kaut kad rītā cept maizi. Nē, šodien ir pirmdiena, es tā kā nevaru. Es to varētu gribēt piekdienas vakarā. Nu, man to ieraugs ir uztaisīts, ko es daru. Aiztaisu vāciņus ciet un iebāžu ledus skapī, lai stāv. Tāds pats. Tātad vērsumā pagrabā. Nu, ledus skapī. Man nav. Burciņa pieliekamajā, nu kaut kur vēsumā. Jā. Viņš jau, protams, pagrabā. jo siltāka vieta, jo viņš rūks vairāk atkal uz priekšu. Ja vēsāka, viņš Pagrabā ir ap drusciņā 12 grādi. Nu, mierīgi. Tātad, kad mums tas ieraugs ir gatavs, tas mums būs mūžīgs, tas mums būs derīgs visam laikam, kamēr mēs gribēsim ar maizi nodarboties. Varēsim no jauna nekad netaisīt neko tādu vairs. Tātad, tagad mēs gribam cept maizi. Ir piekdienas vakars. Mēs izdomājam, rīt parītis varētu tā kā ar maizi nodarboties, vai ne? Nu, paņemam tagad vienu kārtīgu lielu trauku. Tur varētu mīcīt maizīti, maisīt tā kā tādu bļodu vai katlu, kur mums tas viss process varēs notikties. Ja? Tā kā pie pirmās reizes mēs milzīgu netaisam, taisam tā kā pāris kukuļiem. Un tad daram tā. Paņemam kaut kādu bļodiņu, parasti es saku, kaut kādu šitādu. Katram mājās kaut kāda šitāda būs, vai ne? Kaut kādu uz litru apmēram tādu, ja? Ņemam bļodiņu ar miltiem, ieberam tajā maisamā, kur mums būs tas trauks, ja, tas mīcāmais trauks. Abras acīsim, plastmasas vai metāla, vai kaut kāda, vai lielā māla bļoda. Tā būs mums abra. Beram tos rupjos miltus to bļodiņu iekšā un pielejam tikpat daudz klāt karsta ūdens. Karsta ūdens no krāna vai no teikanas, bet nevārošu. Pie pirmās reizes plaucētu maizi netaisīsim, tāpēc, ka plaucētu ir grūtāk uztaisīt un tur vajag mācēt jau vairāk un tāpēc taisīsim tikai rupmaizi bez plaucētas.
Tas nozīmē, grādi būs ūdenim kaut kādi, 50 līdz 70. Ne 100, ne 90, ja? Bet tāda karsta, ka pirkstu nevar iekšā turēt. 60 grādos vairs nevar, 50 grādos var. Jā, tādu, bet var arī 50 grādīgu ūdeni likt, nekas briesmīgs nebūs. Tātad tādu karstu ūdeni, tikpat daudz, cik mums ir milti, to pašu bļodiņu pielejam un uzgāžam tiem miltiem virsū. Un samaisam. Samaisam tā, lai tā masa, lai izmaisās visi milti. Atstājam, lai pastāv. Pēc kādas stundiņas jau būs bišķiņā dzisis, tas trauks. Un tā, ka viņš ir atzīst, tā pirkstu pamēģina. Pa vidam vēl var arī pamaisīt, lai viņš padziest ātrāk tas viss, ja? Ar pirkstu pamēģina, lai ir silts, nevis karsts. Ja būs karsts, tad nedara. Jāgaida, kamēr ir silts. Tātad sagaidām siltu masu, un tad meklējam, kur mums tur tas ieraugs bija. Mēs, protams, viņu varējām izņemt arī iepriekš ārā no ledus skapja, bet varējām arī tagad tikai izņemt. Apmēram 2/3 no tās trauciņa, kas mums ir ledus skapī. No tā mēs ņemam, lejam tai masai jau tagad siltajai, nekarstajai klāt. Karsts nedrīkst būt, citādi ieraugs aizies bojā. Būs jātais viss no jauna. Labāk, lai ir rendens vai siltens, nekā karsts. Jo dzīvais aizies bojā. Jā, tātad to mēs darām vakarā. Tas trauciņš mums, ja 6 vakarā mēs esam uzlējuši miltiem karsto ūdeni, tad ap 8 varbūt viņš vai 9 būs jau atdzisis. Un tad mēs būsim jau spējīgi liekt klāt to ieraugu likt klāt. Tad mēs ņemam, tagad samaisam to visu tagad kopā, tās 2/3 no plasmas trauciņa no ledus skapja, un to masu visu samaisam kopā, lai viņš mums ir. Tad mēs atrodam vietu, kur nevienam netraucē virtuvē, kaut kādu galdu, skapīti, kaut kur netraucē. Liekam siltā vietā, pārklājam dvielīku, lai mums tā bļoda stāv. Otrā dienā no rīta mēs mostamies, tur jau kaut kas sācis notikt. Kaut kas jau sāk burbuļot un notikt un ņemties, acīm redzot, tur jau kaut kas rūkst. Mēs to visu masu pamaisam. Tad, kad mēs lejam to karstu ūdeni, var darīt vēl savādāk. Var liet karstu ķimeņu tēju ūdens vietā virsū. Bet var vienkārši uz sauli piebērt ķimenītes tajā pašā pirmajā vakarā klātai masai un viss. Un tad mēs otrā dienā no rīta pamodušies, pamaisījuši to visu masu, viņi tur burbuļo, notiekās jau kaut kas. Atstājam pa dienu vēl vairākas reizes, kā garām ejam, tā pamaisam. Vienkārši. Un tā masa arvien skābāka, paliek skābāka, un uz vakara pusi mēs pagaršojam, jā, skāba ir. Protams, ja ļoti karsta virtuve, tad jau būs pa daudz skābe, tas ar nekas. Bet ja tāda normāla, tad būs taisni pašā laikā ap kādiem 6 vakarā. Tad mēs ņemam to masu pagaršojam. Garša jau kaut kāda ir, skābums ir, pa daudz vēl nav. Beram klāt cukuru sāli, ko mēs gribam, kaut kādu garšu tai maizē, lai būtu. Parasti es arī beru gan cukuru, gan sāli, katrs kā grib tā dara. Tie, kas ir sāls nīdēji, tie nebaisa nekur neko klāt, ēd tādu pašu pliku, lai viņi dara kā grib. Un tad mēs pagaršojam, kad mēs esam pielikuši sāli, cukuru samaisam kārtīgi, lai viss tur izšķīst un viss tā masa kopā. Un liekas, ka tur jābūt gan skābumam, gan saldumam, gan drusciņu sālītim, pēc garšas. Liekas, ka labs. Kreptīgs, bet labs. Un tad mēs apdomājāmies, kā mēs tagad varēsim, pulkstenis droši vien kaut kādi 6 vakarā ir, ņēmam, maisam klāt pārējos miltus. Parasti to dara tā, maisa atkal tieši to pašu bļodiņu, ko mēs jau esam iepriekšreiz bēruši. Bet tā kā rupmaizītei dažādi tie milti gadās, cits vairāk ūdeni ņem, cits mazāk, tad mēs, parasti maniem miltiem sanāk tā, ka es kādu pusotru bļodiņu piemaisu. Tā masē, citādi tas lapju ir. Tajā lielajā bļodā, un tad mēs vienkārši mīcam, kamēr tā mīkla paliek tāda drusku, tā kā, var redzēt, iestrādājusies, tā kā putaina. Vecos laikos teica, ka jābūt baltām svītrām, kad novelka pirkstu. Ko nozīmē balta strīpa? Un es tā domāju, es taču neesmu veco laiku cilvēks, es neesmu redzējis, kā saimnieces mīca, ko viņas dara. Es gribu aizbraukt uz Latgali īstenībā un apskatīties, kā viņas tur mīca, ja, kamēr paliek balts, kas tas ir. Ja. Bet tā kā es redzu, ko tas milts dara, tad kad es pavelku un kaut kas tur balts veidojās, tas būtu viens jautājums. Bet man liekas, ka tās ir putas. Kas tas var būt tāds? Kaut kāds miltu, acīm redzot, kaut kāds klīsteris tas ir, vai putas, kaut kas tam liekas. Tad, kad tā mīkla paliek tāda nevis vairs sausa cieta, kā mēs viņu sākumā jutām, viņa paliek tāda tā kā kviešu miltiem nebūs. Nebūs tāds, kā kviešu miltiem pika, ja? Viņš sanāks savādāks, viņš tāds irdens viss rupmaizītei. Un tad, kad viņa paliek tā, ka lec no rokas nost un lec arī no bļodas malas nost, un es jūtu, ka tā mīkla tāda padevīga palikusi. Vairāk pēc mīklas nekā milti ar ūdeni. Ne? To jūs katrs pamēģināsiet.
Cik ilgi apmēram tas varētu sanākt? Nu, es esmu mēģinājusi visādi. Es esmu cepusi pēc 15 minūšu mīcīšanas, es esmu mēģinājusi noskatīties 2 meksikāņu seriālus un vēl 3 krievu un tad beigt mīcīt. Rezultāts ir gandrīz līdzīgs īstenībā. Nevaru pateikt, vai tas būtu, no kā tas ir. Es mazliet viņu iejauksos, mums muzejā teica pastariņi, ka ja ilgi mīc, tad cukurs nav jāliek klāt. Viņš pats kaut kas notiekot, ka cukurs nevajagot likt pie ilgi mīc. Bet ja maz, tev jāliek cukurs. Jā, taisnība. Tāpēc katrs to savu atrod. Tāpēc es arī saku, katrs savu atrod, izmēģina. Tā, teiksim, tās garšvielas arī liek, neliek klāt. Katrs savu samēģina tā, kā viņam vislabāk patīk. Šā vai tā, vai mēs gribam ātri un ar mākslīgu cukuru no malas, vai medu arī var tajā vietā likt. Ļoti labi. Vai arī gribam, lai tam rudzītim pašam izskrien tas cukurs laukā un mīcam līdz nākošās dienas vakaram. Tas ir, tā kā saka, katram pašam sevi jāatrod. Vienu lietu var pateikt. Parasti latviešu cilvēks īstenībā ir ļoti slinks. Vismaz... Nē, nav taisnība. Slinks, labā nozīmē slinks. Tas nozīmē, viņš grib atrast to racionālāko variantu, lai ar minimāliem līdzekļiem var dabūt maksimālu efektu. Pareizi. Un es nedomāju, tas jau nav sliktais slinkums. Tas ir tā racionālā domāšana, no kurienes pasaule griežās, vai ne? Kā mēs citādi būtu pie kombainiem tikuši, vai ne? Un pie šādiem aparātiem. Tāpēc, ka mums gribās kaut ko racionalizēt. Nu, lūk, šajā gadījumā mēs, es saku, tā darām vai tā, katrs savu atradīs. Un tad, kad mums tā mīkliņa ir ritīgi liekas, ka ir, tad mēs viņu vienkārši uzberam drusciņu miltiņus virsū, lai viņi tur redzi, ka rūkst, jo tad viņi tā virsiņa tā smuki ceļās un plaisā, tad labi redz. Pārklājam ar dvielīti, noliekam siltā vietā, lai stāv, tā ka pulkstens, labi, 6 mēs sākām mīcīt, labi, ir piemēram kaut kādi 8. Mēs tur tā kā briesmīgi ar putainu muguru esam nostrādājušies un 8 pulkstens ir vakarā. Tad jau tā mīkliņa būs mums noliekama rūkšanai, un pēc kādām pāris stundām viņa jau būs uzrūgusi. Un ja gribam tā labi sirsnīgi pa visas vakara filmas noskatīties, tad mēs varam tagad viņu tā kā kaut kādos 10. ņemt uzrūgušu no bļodas ārā, likt uz pannas un stundiņu cept cepeškrāsnī, kamēr filmas beidzās. Un tā jums cepeškrāsnī Cepeškrāsnī. Un varu teikt visu, ka jebkurā cepeškrāsnī, izņemot tās, kurām necep augša vai apakša. Ir kādreiz tā. Cilvēks saka, tur man pīrādziņam apakša necepās. Tās nederēs. Pārējās visas der. Cik grādos? 200, jā, bet es pēc rakstiem esmu dzirdējis, ka it kā no sākuma liek to karstāko, pēc tam griež mazāk un nav vajadzīgs. Ja tā maize nav milzīgi liela, ja tā parasti... Par kuru jūs tagad stāstat? Par maizi? Es tāpat daru arī ar salckābo. Tieši tāpat, tikai sākumā es maisu tajā karstajā iekšā ūdenies smalkos rupjos, smalkos rudzamiltus maisu. Un klāt otrā tūrē es lieku baltos miltus. Pagaid, nav... Nevis šos te. Bet, teiksim, man sanāk tā kā pirmā tūrē es aplēju ar karstu ūdeni rudzu miltus, var arī rupjos. Salckāpu maizītē, var smalkos. Jā. Nevis kaut kur privāti. Ja gribat ekoloģiski smalki tīrus, tad Rīgā noteikti ir tādi veikaliņi, kur cilvēki par lielām naudām tirgo savas preces, zemnieki. Jā. Un tad tur var nopirkt 5 kilogramus miltu par milzīgu naudu. Es neticu, ka viņi ir daudz savādāki, kā tie parasti tie, kur tur kaut kur atved kaut kāds igaunis. Es Rimī pirku rudzu miltu ļoti labi, es cepu rupmaizi. Un rakstīts uz pasiņas virsū, tas, ko viņi stāsta, es parakstos. Tur nav ko divreiz runāt. Jo tas ir tā kā pārbaudīts. Arī maizes biezums un viss, tas ir atkarīgs no tā pēc gaumes. Interesanti tas, ka baltie milti īstenībā nav tik labi, kā ir pirmās vai otrās šķirs milti. Tie ir veselīgāki un vairāk vērtības viņiem ir. Jā, tur ir citādi noņem nost visu to, ko mēs varētu it kā izmantot. Labumu. Jā, labumu noņem nost un pankūks labi. Pankūks, starp cik ļoti garšīgi sanāk ar smalkajiem.